Dvēseliskas lūkšanas. Daudzi kristieši tiek nepatīkami pārsteigti, kad atklājas ļaunums, ko viņi ir nodarījuši, nepareizi sarunājoties savā starpā par citiem ļaudīm, taču viņi kļūst vēl vairāk pārsteigti, kad atklājas, cik daudz lielāku ļaunumu ir padarījuši, izsakot nepareizus vārdus par citiem savās Dieva lūkšanās. Viņi domā, ka lūkšana vienmēr ir Dievam pieņemama un tās sekas vienmēr atnesīs labumu. Tomēr šāds uzskats nav pamatots Bībelē. Salamana pamācībās 28:9, piemēram, mēs tiekam brīdināti, kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūkšana ir negantība. Dievs ir Bībelē devis šos lūkšanas principus, kas viņam ir pieņemami. Katrs, kas šos principus ignorē, piedāvā lūkšanu, kas ir pretrunā ar tiem, riskē sadusmot Dievu un padarīt savu lūkšanu atstumtu. Aprakstot, kā šāda veida lūkšanu novērtē Dievs, Salamans lieto vienu no Bībelē minētajiem visstiprākajiem neatzīšanas vārdiem – negantība. Ir ļoti svarīgi, lai mēs lūdzam pareizas lūkšanas, tāpēc mēs nedrīkstam būt atkarīgi no savas pašu prāta gudrības. Dievs mūs savā žēlstībā nav atstājis ar savām pašu idejām. Viņš mums ir devis dievišķu palīgu Svēto garu. Caur viņa spējām mēs varam lūgt tādas lūkšanas, kas ir Dievam tīkamas un pieņemamas. Bez Svētā gara mēs neesam spējīgi lūgt tādā veidā, kas patīk Dievam vai liek īstenoties viņa nodomiem. Romiešiem 8, 26, 27 Pāvils to pasaka ļoti skaidri. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib, ja tas ar dievišķiem vārdiem nāk palīgā svētajiem. Mūsu miesīgajā dabā mēs visi piedzīvojam kādu nespēka brīdi. Tas ir nespēks nevis mūsu miesā, bet mūsu saprašanā. Tas sevi izpauž divos savstarpēji atkarīgos veidos. Pirmais, mēs bieži nezinām, par ko mums jālūdz. Otrais, pat tad, kad mēs zinām, par ko jālūdz, mēs nezinām, kā lūgt, tāpēc mēs esam pilnīgā atkarībā no Svētā gara. Vienīgi viņš var parādīt, par ko un kā mums jālūdz. 2 nodaļās no vēstules Efeziešiem Pāvils tālāk uzsver mūsu atkarību no Svētā gara, sniegt Dievam šādas lūkšanas, kas ir viņam pieņemamas. Efeziešiem 2:18 viņš uzsver, ka tikai Svētais gars ir tas, kas mūs pieved Dievam. Jo caur viņu ir mums, ir viņiem, ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Šeit ir apvienoti 2 priekšnosacījumi tādai lūkšanai, kas ir pieņemama Dievam, Jēzus vārds un Svētais gars. Katrs apstākļus ir vienlīdz svarīgs. Nav dabiska spēka, kas varētu nogādāt mūsu cilvēciskās balsis no zemes līdz paša Dieva ausīm, viņa tronī debesīs. To spēj darīt vienīgi pārdabisks Svētā gara spēks, bez viņa mums nav pieeja pie Dieva. Ejot tālāk, Efeziešiem 6:18 Pāvils vēlreiz uzsver mūsu vajadzību pēc Svētā gara palīdzības. Šoreiz lūkšanās par mūsu ticības brāļiem viņš saka, un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot, tai pašā nolūkā esiet garā. Tulkojums no Angļu Bībeles. Nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Vienīgi tās lūkšanas, kas ir lūgtas Svētajā garā, spēj sniegt palīdzību un iedrošinājumu tiem, par ko mēs lūdzam.
Kā panākt, lai svētais gars iestājas palīdzēt? Divas pamata prasības ir pazemība un šķīsti motīvi. Pirmkārt, mums jābūt pazemīgiem svētā gara priekšā un jāatzīstas, ka mums vajadzīga viņa palīdzība. Tad mums ir jāatļauj viņam no mums nošķīstīt visus nepareizos motīvus un sautīgumu un iedvesmot mūs ar patiesu mīlestību un rūpēm par tiem, par ko vēlamies aizlūgt. Lūkšanām, ko iedvesmo svētais gars, nav vienmēr jābūt garām vai daļrunīgām. Dievu neietekmē skaistas frāzes vai patīkams balss tonis. Dažas no visefektīvākajām Bībelē parādītajām lūkšanām bija pārsteidzoši vienkāršas. Kad Mūzes lūdza par savu māsu Mirjamu, kas bija saslimusi ar spitālību, viņš vienkārši teica: Ak, Dievs, lūdzu, dziedini viņu atkal. 4. Mūzes 12.13. Kad muitnieks templī lūdza, viņš vienkārši izteica vienu vienīgu teikumu: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Lūkas 18.13. Taču mēs zinām, ka Dievs to dzirdēja un uz šo lūgšanu atbildēja. Ja jūs jūtat vajadzību lūgt, bet nezināt, kā iesākt, vienkārši lūdzat Dievu pēc palīdzības. Lūk, daži vienkārši vārdi, ko jūs varat lietot savā lūgšanā. Kungs, man vajadzīgs lūgt, bet es nezinu kā. Lūdzu, palīdzi man caur savu svēto garu lūgt tādu lūgšanu, kādu tu vēlies uzklausīt un atbildēt. Pēc tam pieņemiet Dieva atbildi ticībā un lūdzat vienalga, lai arī kas ienāktu jūsu sirdī. Jēzus mums ir sacījis, ka, ja mēs Dievam lūgsim maizi, viņš mums nedos akmeni. Mateja 7.9. Pieņemsim tomēr, ka mēs nepadodamies svētajam garam un nemeklējam viņa virzienu. Pretēji tam mūsu lūgšanas ietekmē ienaids un pašlabuma meklēšana, atzīmēts Jākaba 3.14, vai miesīgi motīvi, tādi kā aizvainojums, dusmas, kritika vai paštaisnība. Svētais gars neatbalstīs tādu lūgšanu, kas nāk no šādas attieksmes, tāpat viņš tās nenogādās Dieva tēva priekšā. Tāpēc nav brīnums, ka mūsu lūgšanas kļūst zemišķas, dvēseliskas, demoniskas, kā aprakstīts Jākaba 3.15. Šādām dvēseles lūgšanām ir tāds pats rezultāts kā dvēseliskai sarunai, negatīvs un nevis pozitīvs. Tās rada tiem, par ko mēs lūdzam, neredzamu, neizskaidrojamu spiedienu, kas ne tikai nenoņem viņu nastas, bet drīzāk tās padara vēl smagākas. Kad mēs lūdzam par mūsu brāļiem, mums jāuzmanās no divu veidu dvēseliskām attieksmēm. Mēs nedrīkstam nosodīt, un mēs nedrīkstam kontrolēt. Ir ļoti viegli saskatīt citu kristiešu kļūdas. Faktiski tas visai bieži ir iemesls, kāpēc mēs lūdzam. Ir labi lūgt, taču mums jāuzmanās, kā mēs to darām. Mums nav tiesības nākt Dieva priekšā ar sarakstu, kur uzrādītas visas viņu kļūdas. Kad mēs sākam spēlēt apsūdzētāja lomu, mēs sekojam Sātanam un nevis Kristum. Sātana galvenais tituls velns ir ar nozīmi slepkava vai apsūdzētājs. Atklāsmē 12.10 viņš ir aprakstīts kā tas, kas dienām un naktīm apsūdz kristiešus Dieva priekšā. Viņš ir iesācis to darīt kopš neatminamiem laikiem. Viņš ir eksperts šajā darbā. Viņam nav vajadzīga kristiešu palīdzība. Esmu novērojis, ka gandrīz visās Pāvila lūgšanās par kristiešiem, atsevišķiem cilvēkiem vai draudzēm, viņš iesāk ar pateicību Dievam par tiem. Ievērības cienīgs piemērs ir parādīts iesākot 1. vēstuli korintiešiem. Saskaņā ar to, ko Pāvils raksta šajā vēstulē, tālāk šajā draudzē bija daudz grēku. Ķīviņi starp tās locekļiem
Miesīgums, asinsgrēks, piedzeršanās pie tā kunga galda, taču Pāvils savu vēstuli iesāk ar acīs krītošu pateicību. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlstību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo jūs ar viņu esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Viņš arī jūs darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. 1. korintiešiem 1:46-8. Pateicības došanai pašā lūkšanas iesākumā ir svarīgs psiholoģisks efekts. Tā rada pozitīvu attieksmi tajā cilvēkā, kas lūdz, iesākot šādā veidā, ir daudz vieglāk iet tālāk pozitīvā ticībā, lai gan mēs esam norūpējušies par nopietnējām problēmām, ko izjūt tie, par ko mēs lūdzam. No savas puses esmu darījis par principu nekad nelūgt par ticīgiem iepriekš Dievam par viņiem nepateikdamies. Ja es to nevaru darīt, tad man labāk nelūgt par tiem. Kāds iepriekšējās paaudzes misionārs Indijā, Haits, iesāka tik efektīvu lūgšanas kalpošanu, ka kļuva plaši pazīstams. Vienā gadījumā viņš lūdza par indiešu evaņģēlistu, kura kalpošanai trūka dedzības un augļu. Viņš gribēja sacīt apmēram šādi: kungs, tu zini, cik šis brālis ir atdzisis. Viņš nokļuva līdz vārdiem: kungs, tu zini, cik? Bet svētais gars viņam neatļāva šo teikumu nobeigt. Pēdīgi Haits saprata, ka viņa darbs nav nosodīts savu līdzstrādnieku tā kunga darbā. Tā vietā, lai savu uzmanību vērstu uz šī vīra kļūdām, viņš sāka pateikties Dievam par visu labo, ko viņš šajā vīrā spēja atrast. Dažu mēnešu laikā šis Indijas brālis pilnīgi pārvērtās. Viņš kļuva labi pazīstams visā apgabalā kā nopietns, sekmīgs dvēseļu mantotājs. Tas ir lūgšanu spēks, kas balstās uz pozitīvu atzīšanu un pateicību par visu labo, kas ir šajā personā. Taču pieņemsim, ka Haits nebūtu izjutis svēto garu un būtu turpinājis lūgt negatīvā pazudinošajā garā. Vai viņa lūgšana būtu tikpat efektīva, tikai šoreiz pretējā virzienā, vai viņš neuzliktu savam līdzstrādniekam tik smagu vilšanās nastu, ka viņš to iespējams nekad nebūtu bijis spējīgs novelt? Laiku pa laikam, līdzīgi kā vairums pārējo kristiešu, es piedzīvoju garīgas smaguma periodus. Kādā neizskaidrojamā veidā es sāku izjust vainas apziņu, nederīgumu vai nevērtīgumu. Tik tiešām es nespēju atrast savā dzīvē pamatu šādām izjūtām. Esmu no pieredzes mācījies, ka šādā situācijā iemesls var neatrasties manī. Mana nospiestība var attiekties uz kādu citu kristieti, kam ir labi nodomi, bet kas nepareizi vadīts nosoda mani Dieva priekšā. Vainas apziņa ir brīdinājuma zīme. Vainas apziņa ir nosodīšanas loģisks gala iznākums. Ja es esmu pareizi noskaidrojis savas problēmas cēloni, es varu griezties pie sava augstā priestera, kas redz visas manas kļūdas un tomēr nepārtraukti aizlūdz par mani Tēva priekšā. Nav tādas lietas kā neefektīva lūgšana. Jautājums vispār nav par to, vai mūsu lūgšanas ir efektīvas vai nē. Jautājums ir vienīgi, vai to gala iznākums ir pozitīvs vai negatīvs. To nosaka spēks, kas darbojas caur tām. Vai tas patiešām ir no svētā gara, vai arī tās ir dvēselisks viltojums? Patiesa aizlūgšana balstās uz Jēzu, kā aprakstīts Romiešiem 8, 33, 34. Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?
Kristus patiešām redz visas mūsu kā kristiešu neizdošanās un kļūdas daudz skaidrāk, nekā to spējam mēs viens otrā, taču viņa iestāšanās mūsu labā mūs neapsūdz, bet gan taisno. Viņš neapstiprina mūsu vainu, bet attaisno. Mūsu iestāšanai par citiem ticīgajiem būtu jābūt līdzīgai. Vai mēs drīkstam meklēt vainas tajos, ko izvēlējies Dievs? Vai arī apsūdzēt tos, ko Dievs ir attaisnojis? Patiesi, tā būtu patvarīga rīcība visaugstākajā pakāpē. Rakstu vēsts ir nepārprotama. Tā neatstāja mūsu lūgšanās ne mazākās vietas mūsu brāļu apsūdzēšanai. Diemžēl ir vēl viens kārdinājums nepareizi izprast lūgšanas spēku, kas ir bieži neredzams un ko ir daudz grūtāk noteikt. Tā var būt arī lūgšanas nepareiza izmantošana, lai kontrolētu tos, par ko mēs lūdzam. Mūsu kritušajā ādamiskajā dabā ir kaut kas tāds, kas mūsos rada vēlēšanos kontrolēt citus cilvēkus un liktiem darīt mūsu gribu. 6. nodaļā tika norādīts, ka šī vēlēšanās kontrolēt citus ir sakne, no kā attīstās burvestība. Iesākumā kā miesas darbošanās, bet pēc tam kā okulta darbība. Viens no vārdiem, kas apzīmē šī spēka darbību, ir izmantošana. Ir neskaitāmi daudz sfēru, kurās cilvēki izdara manipulācijas, lai no citiem iegūtu to, ko viņi vēlas saņemt. Vīri izmanto savas sievas vīrus, bērni vecākus, sludinātāji draudzes un mēdīji pieviļ savu publiku. Tā ir tik parasta nodarbošanās, ka parasti cilvēki to nespēja atklāt sevi vai citos. Tomēr izmantošana nav Dieva griba. Dievs pats nekad nevienu neizmanto, un viņš arī mūs nepilnvaro, lai mēs valdītu pār citiem cilvēkiem, tos izmantodami. Visur, kur mēs sākam citus izmantot, mēs esam pārgājuši no garīgās sfēras dvēseliskajā. Mēs darbojamies tajā gudrības veidā, kas nenāk no augšienes. Sakarā ar to, ka mēs parasti domājam par lūgšanu kā par kaut ko labu un garīgu, mēs pieņemam, ka visi rezultāti, ko mēs sasniedzam ar lūgšanas palīdzību, ir labi un tiem ir jāatspoguļo Dieva griba. Tā ir patiesība tad, kad caur lūgšanām darbojošais spēks ir svētais gars. Taču, ja mūsu lūgšanas nosaka mūsu pašu dvēseliskā izvēle, to efekts būs sāpinošs un nederīgs. Šo dvēselisko lūgšanas veidu bieži pavada augstprātīgs pieņēmums, ka mums ir tiesības spēlēt Dievu citu cilvēku dzīvēs. Tomēr patiesībā katra ietekme, kas meklē iespēju atbīdīt malā Dieva suverēnās tiesības, valdīt pār cilvēku dzīvēm, nav no svētā gara. Ir daudzas dažādas situācijas, kurās kristieši var būt kārdināti lūgt tādā veidā, kas tiem liekas garīgs, bet īstenībā ir dvēselisks. Lūk, daži tipi piemēri. Pazudinošas lūgšanas. Draudzes sadalīšanās nozīmē dvēseliskā elementa noteicošu darbību katrā no tajā iesaistītajām partijām. Šādā gadījumā mācītājs Džons pirmajā pilnā evaņģēlija draudzē atklāja, ka viņa sievai ir sakari ar brāli Viljamsu, mūzikas sekcijas vadītāju. Viņš izšķiras ar savu sievu un pazaudē brāli Viljamsu. Brālis Viljams tomēr atsakās atzīt laulības pārkāpumu, viņš runā par netaisnību, kā rezultātā puse draudzes pāriet viņa pusē. Netaisnība bija ielikta pēdiņās un sāk celt jaunu draudzi. Tad seko garš disputs starp divām sastrīdējušamies pusēm attiecībā uz ēku un kā katram atgūt līdzekļus, kas ieguldīti tā būvniecībā.
Vēlāk mācītājs Džons aprecas vēlreiz. Brālis Viljams ar savu grupu sauc, ka tas nav bībelīgi, šķirtam mācītājiem aprecēties otrais. Viņi iesāk īpašas lūgšanas sapulces, lai izraisītu Dieva dusmas pār viņu. Nākošajos 2 gados mācītāja Džonsa jaunā sieva 2 reizes kļūst grūta, taču katru reizi viņas grūtniecība beidzas ar spontānu abortu. Ginekologs nespēja atrast medicīniski pamatotu izskaidrojumu šādām neveiksmēm. Brālis Viljams ar savu grupu sauc, ka tā ir Dieva atbilde uz viņu lūgšanām un ka viņš to ir taisnīgi sodījis. Es piekristu viņa pirmajam atzinumam. Viņu lūgšanas bija par iemeslu 2 abortiem, taču kāds spēks darbojās ar lūgšanām. Svētais gars rakstos skaidri brīdina mūsu netiesāt mūsu ticības brāļus, tāpēc viņš nekad nedos savu autoritāti lūgt ar šādiem motīviem. Vienīgā iespējamā diagnoze paliek Jēkaba 3.15 uzrakstītā. Spēks, kas darbojas caur šādām lūgšanām, ir zemišķas, dvēseliskas, dēmoniskas. 2. Dominējošas, izmantojošas lūgšanas. Mācītājs Strongs ir spējis iegūt varu pār visiem, kas atrodas viņam apkārt. Viņš ir atraitnis ar 2 dēliem un 1 meitu. Viņš grib, lai abi viņa dēli kļūst par kalpotājiem, taču tie izvēlas laicīgu nodarbošanos. Marija, viņa meita, paliek mājās. Viņa ir paklausīga savam tēvam un aktīvi palīdz viņa draudzē. Evanģelizācijas nedēļā Marija satiek Bobu, kristīgu darbinieku no citas konfesijas. Viņi sāk satikties. Mācītājs Strongs ir naidā ar draudzi, kurai pieder Bobs, un pretojas viņa draudzībai no paša iesākuma. Viņš tāpat baidās pazaudēt Marijas palīdzību namā un draudzē. Tomēr Marija atstāja tēva namu un sāk dzīvot citā dzīvoklī kopā ar kādu meiteni. Mācītājs Strongs to nosauc par sacelšanos pēdiņās. Kad Marija viņam pastāsta, ka ir sadarinājusies, viņš sāk lūgt pret viņu iecerētajām laulībām. Bobs un Marija turpina realizēt savus plānus, taču jo ilgāk tie pazīstas savā starpā, jo savādākas kļūst viņu attiecības. Viņi liekas nekad negūst atspirdzinājumu divatā. Sīkas nesaprašanās rada sāpīgus brīžus. Katra lieta, ko viņi kopā plāno, beidzas ar neizsakāmu izmisumu. Beidzot Marija saka, Bob, tā var būt Dieva griba priekš mums, un atdod viņam atpakaļ gredzenu. Marija secina, ka vienīgais ceļš, kā izkļūt ārā no izmisuma, ir salauzt visas attiecības ar kristiešiem. Naidā uz savu tēvu un viņa draudzi viņa seko saviem brāļiem, un sāk nodarboties ar laicīgām lietām. Pēc tam viņa satiek un aprec vīrieti, kas noliedz Dievu. Kā mēs varam novērtēt mācītāja Stronga lūgšanas? Tās, protams, bija efektīvas, taču to rezultāts bija šausmīgs. Tajās izpaudās viņam raksturīgās tieksmes valdīt pār tiem, kas bija viņa tuvumā. Tās bija pietiekoši spēcīgas, lai salauztu attiecības, kas viņa meitai varēja atnest laimi un piepildījumu. Tomēr tās viņu nespēja atvest atpakaļ pie viņas ticības veida, ne arī viņu atturēt no sekojošās nebībelīgās laulības. Lūgšanas spēks, kas rada šādus negatīvus rezultātus, nenāk no svētā gara. Principi, kas atklāti šajos 2 piemēros šodienas draudžu dzīvē, izpaužas daudzos dažādos veidos. Tie mums sniedz visai svarīgu mācību. Dvēseliskas lūgšanas spēks ir īsts un bīstams. Rezultātā tas atnes nevis svētības, bet gan lāstu. Ar dvēseliskas lūgšanas grēku ir jāizrēķinās tādā pašā veidā, kā ar dvēseliskas sarunas grēku, kas aprakstīta iepriekšējā nodaļā. Ja mēs esam vainīgi, mums jāatgriežas un jāsāk meklēt Dieva piedošana. Mēs varam tāpat izjust nepieciešamību lūgt piedošanu no tiem ļaudīm, kas ir tikuši ietekmēti un kuriem mūsu lūgšana ir nesusi negatīvus rezultātus.
Pēdīgi nākotnes vārdā mums ir atklāti un droši jāatzīst katrs kārdinājums, vai nu nosodīt citus ļaudis, vai arī tos kontrolēt ar vārdiem, ko mēs izsakām savā lūkšanā.